Buhum! Pēdējās dienās kripto tirgus vienkārši lido. Kā redzat šeit pēc grafikiem, izņemot stablecoin, viss ir zaļā krāsā. Uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu. Jautājums, kuru mēs šodien apspriedīsim šajā video, kas būs tāds kā riņķi un apkārt video, vai Bitcoinam ir potenciāls sasniegt arī nākamo augstāko, vai visi gaida 100,000. Vai Bitcoins sasniegs $100,000 gabalā. Gribās saķert matus, gribās tā kā saraustīt sevi aiz ausī, sakratīt sevi un saprast, vai tiešām kaut kas tāds notiek. Bet, hei, draugi, kopumā skaroties uz visu šo pasākumu, ja, tad, ja mēs skatāmies ne tikai vienas dienas vai 7 dienu ietvarā, kā šis grafiks rāda, ja mēs paskatāmies kopumā uz Bitcoinu, kur viņš nemaksāja neko, 0,05 centus līdz pat 88,000 gabalā. Kas to būtu domājis, vai ne? Šis ir, protams, tas, kāpēc šeit mēs kriptomānijā vēršam jūsu uzmanību uz kripto izglītību pirmām kārtām, un tikai pēc tam mēs savu naudu kripto projektos, pasākumos un tā tālāk. Izglītība pa priekšu un tikai pēc tam. Jā, lielākā daļa sāk otrādi. Viņi domā, ka viņi kaut ko ir palaiduši garām, ka šobrīd ir pēdējais brīdis nopirkt Bitcoin, jo viņš sasniegs tuņās miljonu, un jūs būsiet palaiduši garām. Jā vai nē, to mēs visu redzēsim, bet, protams, kad visi grib spekulēt pie kaut kādām cenu kāpumiem un kritumiem, un trakākais, ko es esmu pieredzējis jau šajos te pēdējos 6 gados, ir šobrīd visiem interesē kripto, bet tad, kad mēs pirms gada šeit skaļā balsī teicām, sāciet, mācieties, izglītojieties, investējieties, ja nevienam nevajadzēja. Visi rādījums video pirkstu un teica, ka Bitcoins ies līdz pat nulē. Līdz pat nulē. Jā, šeit gandrīz 90, sasniedzot 90 tūkstošus. Kā gribās teikt, kaut jūs būtu klausījušies. Bet labā ziņa tev ir tā, ka ja tu šobrīd klausies un skaties, tev vēl ir iespēja sākt šeit kriptomānija, nāc šeit uz bezmaksas kripto meistarklasi un pēc tam seko tālāk jau mūsu kursiem pirmie soļi, kripto uzrāviens un tev viss būs labi. Nākamie 4 gadi vēl ir priekšā, tāpēc nepalaid garā šo iespēju atkal un atkal, jo savādāk šī būs 5. reize, kad tu šo esi nokavējis. Ja tev ir tikai 20, tad viss kārtībā, tev bija 0,2, kad šis viss sākās, ja, bet ja tev ir jau 40, 45 un tu joprojām šaubies par to, vai kriptovalūta ir reāla un vai tā ir īsta, beidz aloties, izvelc savu galvu no maisa un sāc dzīvot. Skatieties. Vēl trakāks lietas. Mēs šeit runājam par dažām mīm monētām. Mīm monētas, kas vispār ir tukšs gaiss. Tukšs gaiss. Ja nekā nezem šīm te nav. PP Unchained. Paskatieties. 28 miljonus šī monēta ir savāks pirms pārdošanā. Cilvēki balso ar savu naudu, iegulda un domā nopelnīs miljonus, jo šī ir viņa pēdējā cerība. Jo kurš gan var atļauties nopirkt Bitcoin par 100,000 vai 88,000, bet jebkurš var atļauties un atnākt nopirkt Pepi par 0,0012. Jo kas to zina, varbūt PP Unchained būs nākamais Bitcoins. Jums vēl varētu likties, ka es esmu palicis traks, bet trakums ir tajā, kad šī pasaule pilnīgi sēs prātā. Viss pasākums, tad, kad mēs skaramies uz šādām te monētām kā PP Unchained, un jums ir iespēja piedarīties šeit pirms pārdošanā, bet attiecīgies atceraties tieši tāpatām kā pirms 20 gadiem, 16, 17 gadiem Bitcoins, kad neviens tam neticēja, tieši tāpatām neviens netic arī PP Unchained un visiem pārējiem. Jā. Vai to vajag tagad pirkt, tā ir jūsu izvēle, ja šis nav nekāds finanšu padoms, neieguldiet naudu, ko jūs nevarat atļauties zaudēt daļai vai pilnībā, un nespēlējieties ar to, ko jūs nezināt. Bet, ja jūs gribat, jā, tad iespēja ir, protams. Reku šeit ir X un šeit ir arī Telegrams, un varat to visu apskrīties. Labākā ziņa ir tā, ka mums ir šis te fantastiskais YouTube kanāls. Ja, YouTube kanāls, Kriptomānijas YouTube kanāls, ja, kurā jums vajag atnākt un sākt skatīties šos te video. Skatīties, kā mēs pelnam. Pilnībā pasīvus ienākumus, bez iesaistes, vēl visādas iespējas, mīmcoins, mīmmonētas un daudz dažādi citi pasākumi. Ja? Bet atcerieties, izglītība nāk pa priekšu un tikai tad balsojam savu naudu, investējam projektos. Ja? Nevis otrādi. Nedomājiet, ka jūs esat gudrāki par 4. klasnieku. Jūs nesat. Ja, 4. klasnieks var nopelnīt šobrīd mīmcoinos vairāk nekā iespējams jūs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir cita riska izjūta un viņiem ir cita bezatbildības sajūta. Šajā gadījumā. Ja?
Bitcoin šausies uz mēnesi, te mēs par to runājam jau pirms 4 dienām. Mēs par to runājām, kad bija 25 miljoni sareizot karjeru, šeit 25 miljoni, tagad ir 28 miljoni un PepenChain uzlidos. Man vienkārši patīk salīdzināt šo te trakumu ar Bitcoin un, kā es jau teicu, nav šīs nekāds finanšu ieteikums vai padoms, ja jūs skatāties šeit kaut vai viena gada ietvaros, tad kas ir noticis viena gada ietvaros, ja jūs redzat, ja, ka no 35 līdz 80 tūkstošiem ir uzkāpis un jūs vēl sēžat un domājat, vai šis vispār ir īsts un vai šeit var vispār nopelnīt. Parādiet man vienu finanšu instrumentu, banku, tur kredīti iestādi, visus tos, kas tur saka, jā, ka kripto ir mēsls un viss pārējais. Parādiet man, kā viņi pelna. Parādiet man. Varēja parādīt man savus tur 2% gadā. Visi tie gudrinieki, kas reklamē tur savus kursiņus, nopelniet ar akcijām, investīciju fondiem un tā tālāk. Viss kārtībā, nopelniet, bet cik vēl? Jums vajadzēs 3 dzīves, lai nopelnītu kaut ko. Jā, šeit kripto viss ir iespējams. Bet vai šobrīd ir vērts nopirkt Bitcoin? Ja jums ir 88 tūkstoši, jūs varat nopirkt vienu. Ja jums nav 88 tūkstoši, jūs nevarat nopirkt nevienu. Jūs varat nopirkt mazu daļu. Vai to vērts darīt? Nē, tāpēc mums šeit ir kriptomānā izstrādāts stratēģijas. Mums šeit ir veids, kādā veidā akumulēt ilgtermiņā vairāk un kļūt finansiāli neatkarīgiem un finansiāli bagātiem. Ja? Un ja jūs domājat, ka jūs vienkārši atnāksiet un nopirksiet kaut kādu PepenChain un jūs reiz nopelnīsiet miljonu, beidziet sev melot. Mēs jums nemelojam, bet beidziet arī sev melot. Ja? Ja? Šeit varbūt jums var iemest kādu simtnieciņu, ja? Un apskatīties, kas no tā viss senāk tīri, lai notestētu savus iemaņus, savu ātrumu vai spēsiet pārdot un tā tālāk. Ja? Par visu pārējo nāciet un mācieties. Šodien, kāpēc man ir tāds mazliet entuziasmu agresīvāks noskaņojums, tāpēc, ka cilvēki raksta man tādas blēņas, viņi raksta mūsu kriptomānijas komentos, viņi sūta mūsu administratoriem tādas muļķības joprojām, 17 gadus vēlāk, viņi joprojām raksta muļķības par kriptovalūtu. Ja? Un ko es jums varu pateikt? Tas arī notiks pēc vēl 5 gadiem un vēl pēc 5 gadiem un tā tālāk. Cilvēki joprojām netic, ka pasaulē ir internets. Ja? Cilvēki netic, ka pasaulē visā ir internets un ka mēs dzīvojam internetu tā kā laikmetā. Viņi domā, ka mēs vēl dzīvojam alās. Viņi domā, ka mēs dzīvojam alās. Jūs aizbrauciet, nezinu, tur 6 metrus ārpus lielpilsētas un jums liekas, ka jūs esat alā. Viss, dzīve beidzās. Cauram uz ceļiem, bedres. Viss ir slikti, dzīve ir slikta. Ārprāts, visi mūs krāpj, ja, un tā tālāk. Klausieties, ja jūs tā dzīvot un tādi ir jūsu dzīves uzskati, tad skrieniet pret vēju. Ne, nopietni, skrieniet pret vēju. Ko man jums vēl teikt? Mēs šeit baudam dzīvi. Baudam Bitcoin, baudam citus kāpumus, kritumus, ja? Pelnam uz starpību, nodarbojamies ar to, ko mēs nodarbojamies un esam laimīgi. Paldies par jūsu uzmanību, jūs esat forši, PepenChain rulē, ja? Šis ir vienkārši fenomenāls piemērs tam, kādā bezprātā vai neprātā cilvēki dzīvo, kādās cerībās trakās uz tukšām lietām viņi dzīvo. Ja par vienkārši zaļu bildīti viņi ir gatavi nobalsot ar 28 miljoniem 125 tūkstošiem. Man gribās teikt, ja jūs vēl neesat paspējuši, metaties iekšā! Kā tik nepaspējat. Ja? Labs ir, draugi, pievienojot savu maku, savienojot, sapērkaties PepenChain un skatieties, kā jūsu nauda aiziet nebūtībā. Visiem pārējiem kriptomānija.lv, bezmaksas kripto klases sākums, pēc tam pirmie soļi un kripto uzrāviens. Un tad jau skatieties Kriptomānijas YouTube kanālā, kādā veidā jūs varat pavairot kripto. Un atcerieties, Kriptomānijas YouTube kanāls ir informatīvs materiāls, izklaidējošs materiāls. Ja, tāpēc ar apdomu, ar riska toleranci un nekad nebalsojiet ar naudu, ko jūs nevarat atļauties zaudēt. Daļēji vai visu. Tas ir un paliek vienīgais riska kapitāls, kas tur ārā eksistē. Zaļajām vārdēm un no mums šeit Kriptomānijā visiem labu dienu! Labu vakaru, labu rītu, atkarībā, ka jūs šo skatāties, lai izdodas. Čau!